Sveiki visiem! Ierakstu arī nākošajam komentāram atbildi, ko es domāju par šo. Raksta, kad viņa māja tika apzagta, un tas sagrāva viņa drošību. Protams, kad man ir ļoti žēl, ka cilvēks iet cauri tādām vai līdzīgām nelaimēm, gribas teikt, vai ne? Bet, ja mēs paskatāmies mazliet dziļāk, tur ir jāpanalizē un jāpaskatās, kāpēc vispār kaut kas tāds notika, un jāpafiltrē mazliet, cik daudz jūsu dzīvē ir bailes, vai ne, par kaut ko, par kādu īpašumu vai par kaut ko citu, jo bailes piepildās. Šis jau ir tas viens no tiem skandinātākajiem apgalvojumiem. Visums, ja, viņš nešķiro. Visumam nav labs vai slikts. Cilvēka apziņa, cilvēka prāts ir izdomājis, kas ir labi un kas ir slikti. Visumam kaut kas tāds vispār nav. Ja cilvēks par kaut ko konstanti domā, tas var būt uztraukums, tas var būt kaut kas labs, tās var būt kaut kādas bailes, tas var būt, ka tikai manam bērnam kaut kas nenotiek, ka tikai manam vīram kaut kas nenotiek, ka tikai man pašai tur tā varbūt vai tā nesanāks, ka tik mani neapzog, ja? Tās ir konstantas domas, jūs sūtiet visumam informāciju. Visums to paņem kā, šis tev ir vajadzīgs, un sūta tev šo te atpakaļ, un šis piepildās tavā dzīvē. Tā tas strādā. Lielisks piemērs, kāpēc būtu jāsāk strādāt ar sevi, ir jātiek vaļā no bailēm. Tas ir pirmais, kas mūs visvairāk bremzē, traucē dzīvot. Nu, padomājiet paši, ja mums galvā ir tikai un uztraukumu un bailes par kaut ko konstanti, mēs to dzīvē saņemam vairāk vai mazāk. Tas arī ar mums notiek. Un ja tiek vaļā no šīm te bailēm, jo viņām ir sakne, ja? No viņām visām var tikt vaļā, tāpat kā arī fobijām, un tas vispār ir ļoti vienkārši un elementāri. Ja no tā tiec vaļā, tavā galvā var ienākt labas pozitīvas domas, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka turpmāk tu domāsi par kaut ko labu. Ok, jūs nedomāsiet uzreiz momentāli par kaut ko, tur 5 miljonu kontām, kaut kas tāds normāls lietas, vai ne? Tieši tas arī notiksies ar jums. Kāpēc cilvēki bāž vienkārši pa visiem kanāliem? Esiet, jūtiet pateicību, esiet pateicībā. Tieši šis viss tā enerģija, visums to dos jums atpakaļ. Kāpēc šajā pateicībā ir drausmīgi grūti būt? Nu kā tev pateicība, ka tu visu laiku baidies? Tev visu laiku, tev vīram kaut kas notiks, bērnam tur kaut kas uz skolu nevar palaist, un nepārtraukt skraid pa māju un uztraucies, kas varētu notikt. Kurā vietā pateicība tur ir, kurā vietā visums var iedot kaut ko labu, ja no tevis nāk tikai kaut kas tāds negatīvs, jā. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi ar sevi sākt darbu, sākt strādāt un tikt no šitā visa vaļā, lai jūs dzīvē kaut kas jauns un labs var ienākt. Es iesaku, piesakies pie manis, un es tev varu palīdzēt no šīm bailēm tikt vaļā. Tikai 8 sesiju garumā tev dzīve izmainīsies ļoti. Jo šīs bailes, kā zināms, ir ļoti liels klupšanas akmens tavai attīstībai pa dzīvi. Vienalga, kur tu vēlies tikt, tieši tas tev arī traucē.